Priekšskatījums. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretim, kliegdami: Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts: Nebīsties, Ciānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdādams uz ēzeļa kumeļa. Pirms sākās Jēzus ciešanu ceļš, viņam ir iespēja kopā ar mācekļiem izbaudīt vēl prieka, laimes un drošības pilnu dienu. Un patiesi, mācekļiem šis iedrošinājums ir ļoti svarīgs. Šī pēkšņā parāde ar palmu zariem un ēzelīti kara zirga vietā sasaucas ar to dienu, kad Jēzus atgriezīsies visā savā godībā, dienu, kad viņš atgriezīsies, lai valdītu mūžīgi. Šim notikumam būtu jāpalīdz mums izdzīvot lieldienu nedēļu, ar visu tās spriedzi, bailēm un briesmām, jo tā ved uz krusta patieso nozīmi, Jēzus uzvaru pār nāvi. Caur savām ciešanām un nāvi Jēzus salauž ļaunuma varu un atbrīvo no tā cilvēci. Un augšām ceļoties no mirušajiem, viņa uzvara kļūst par mūsu uzvaru, jo ik viens, kurš viņam tic, dzīvos mūžīgi. Kungs, šajā ciešanu laikā palīdzi man atcerēties un pateicībā līksmot par tavu uzvaru pār nāvi. Āmen.